Projām notiek diskusija par veselības jomai nepieciešamajiem papildu līdzekļiem. Kādi ir šā brīža galvenie secinājumi? Jā, veselības jomā Latvija novirza viennozīmīgi mazāk nekā vajadzētu. Tas ir fakts. Tad mums jāatrod tuvākos gados, cer, ka ekonomika tomēr būs spējīga augt. Neskatoties to, kāda situācija Eirozonā un Eiropā izvēršās, tad mums būtu jānovirza vairāk līdzekļu. Bet no otras puses, tomēr novirzot arī tagad papildus, gan 20 miljonus, būtu jābūt tādai sajūtai sabiedrībā un ekspertiem, ka tur tajā jomā arī ir uzlabojumi. Mazākas rindas, izprotamāka pakalpojumu cenu noteikšana, izprotamāka situācija ar lielo slimnīcu valdēm un dažādiem projektiem. Tā kā tie neatbildēti jautājumi. Tā kā tas ir gan grozījumos, gan ir nākamā gada budžetā, joprojām aktuāls jautājums. Jūs esat izteicies, ka jābūt pārliecībai, ka šie līdzekļi dos atdevi šobrīd. Ir, piemēram, par šiem papildus piešķirtajiem 20 miljoniem šāda pārliecība? Šeit, manuprāt, daudzas pozīcijas uzreiz ir tādas, ko, man liekas, varētu izsakot līdzi. Tātad atsevišķās jomās rindu mazināšanai būtu jānotiek. Tas, ka mēs varam piešķirt pietiekami daudz līdzekļus protēzēm, tas, man liekas, ļoti svarīgi. Palīga līdzekļus invalīdiem palīdzēt. Manuprāt, to arī uzreiz mēs varam redzēt. Tālākais, kas attiecās dažādiem pakalpojumiem, tur jāpaskatās. Bet es domāju, sabiedrībai būtu jābūt interesē un jāsako līdz ekspertiem, lai tiešām mēs redzētu, ka tur uzlabojas situācija. Bet ir kāda cerība, ka šie līdzekļi tiks izmantoti, kā jūs minējāt, šīs sistēmas uzlabošanai, jeb tik vien kā kārtējā ugunsgrēka nodzēšanā? Es domāju, ka uzlabojumi būs, bet es pieļauju, ka arī ugunsgrēki daudz tiks dzēsti, kā iepriekš ir bijis. Tā kā te ir tāds apusēm. Tāpēc es domāju, lai ugunsgrēki būtu mazāk, mums būtu jābūt lielākam pārliecībai attiecībā par nākamā gada budžetu. Piešķirot līdzekļus, lai tiešām jūtam, ka viņi efektīvāk tiek pārvaldīti. Rindas mazinās, pakalpojumu cenas ir saprotamākas un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tas jautājums, šī ir joma, kas ir gan šogad, gan tuvākos gados paliks ļoti karsta, ļoti aktuāla, un tur tiešām ir jāsako līdzi. Karsts jautājums šobrīd ir arī saistībā ar Stradiņu slimnīcu. Veselības ministrija lūdzu papildu 10 miljonus latu. Kāds ir jūsu viedoklis, vai šo naudu varētu piešķirt? Šajā brīdī mēs, skatoties grozījumiem, to nepiešķīrām, bet mēs esam devuši laiku līdz mēnesim Stradiņas slimnīcai iesniegt precīzāku aprēķinu, pamatojumu tam līdzīgi. Mums jāsaprot. Ministra kabinets līdz šim nav iegūs pārliecību, kāpēc ir šāda tieši summa. Un tas ir jautājums ļoti aktuāls. Mums ir pāris tādas valsts institūcijas, gan Stradiņas slimnīca, gan Latvijas Nacionālā opera, kur vienmēr ir nepieciešami ieguldījumi, abas ļoti svarīgas institūcijas, bet tad uzlabojums, tāda izpratne, kā turpmāk tas, vai katru gadu atkārtos, vai tur tiešām kaut kāds risinājums beidzot parādās, nav līdz šim bijusi. Ja slimnīca spēs iesniegt pamatojumu, tad ir cerības saņemt šo naudu? Par to mēs diskutēsim apjomu, jo mēs esam gājuši pretim Stradiņas slimnīcai. Mēs saprotam, cik tā ir ļoti nozīmīga ārstniecības institūcija, slimnīca. Tā kā šeit ir risinājumiem noteikti jābūt, un arī attiecībā par nākamo korpusu, ja mēs skatāmies tiem projektiem, kāds viņš varētu būt. Tie ļoti aktuāli jautājumi ir, un līdz šim nav bijis ministriem pietiekama informācija, lai viņi akceptētu tos piedāvājumus. Bet es domāju, ka šī diskusija turpināsies ilgi. Varētu atrasties nauda arī šim jaunajam korpusam? Es domāju, ka tas arī tā ļoti nopietna valsts apņemšanās. Tur jābūt tādai pārliecībai tieši par apjomu. Manuprāt, vairāk iet runa par to, cik tas būs liels, nevis ka viņš būs. Saistībā ar budžeta grozījumu skatīšanu vēl iepriekšējais kultūras ministrs Inns Dalders 900 sekundēs kritizēja pašreizējās ministras Žanetes Jaunzemes-Grendes rīcību, kur nebija budžeta grozījumu skatīšanas laikā klāt. Tāpat arī neesot bijusi klāta veselības ministra. Kāds ir jūsu skatījums šajā jautājumā? Vai tas ir pieļaujams, ka tik būtisku jautājumu skatīšanā ministri nav klāt? Situācija mainās. Ja būtu 2-3 gadu apakaļ, tad, kad notika konsolidācija, kad tiešām tās sfēras bija ļoti, kā teikt, saspringušas, un ministriem bija tiešām jācīnās, lai pēc iespējas būtu mazāki mazinājumi. Tad tagad redzam, ja tomēr cits ekonomikas cikls ir, un tomēr tas dialogs valdībā, viņš tomēr pietiekami pozitīvs ir. Daudz jautājumu tiek atrisināti savstarpējās sarunās, koalīcijas sarunās, tā kā es daļai piekrītu, ka daudz jautājumu jau ir iepriekš atrisināti. Bet tik un tā, ja ir kaut kādas ļoti nopietni projekti un pamatojumi, tad ministrs klātbūtne būtu viennozīmīgi vēlama. Jo tie jautājumi, kuru ja ir ministrs klāt, viņiem tas ir pavisam cita prezentācijas iespējamība. Būtībā pavisam vienkārši, vai ministra klātbūtne spēja nodrošināt
vai palīdzēt iegūt papildu līdzekļus nozarē? Nevienmēr, es domāju, bet tas ir būtisks, bet nevienmēr. Jo tas nav tā, ka būs ministrs un pēkšņi uzreiz jautājumu atrisināsies, tik un tā būs dialogs. Bet tas jāstāsta, kādi iemesli bijuši. Ja? Un es saku, ja ir ļoti svarīgi jautājumi risinājumi, ministriem jābūt klāt ļoti svarīgi. Savukārt, ja ir tie jautājumi tādi ikdienišķi vairāk, mazāk, tomēr mums ikdienā ir iespējams tikties un arī dažādos formātos to pārunāt. Tā kā tas ir jautājums par iespējamiem. Budžeta grozījumi ir ikdienišķs jautājums, vai ne? Tas nav. Tas ir, protams, svarīgs jautājums. Tā kā jau es minēju, tā, kad bija iepriekš konsultācijas ēras pasākumi un šīs tikšanās tur bija ļoti liela. Vienmēr ministri bija klāt, jo tās bija jomas, kurās bija tiešām jābūt un jācīnās par savām jomām. Un cik daudz, piemēram, tas apgrūtina pārējo ministru darbu šādu būtisku jautājumu skatīšanas laikā, ja divas ļoti spēcīgas un būtiskas nozares pārstāvji nav klāt tajā brīdī? Mēs tad arī attiecīgi pieņemsim konkrēti par Stradiņas slimnīcu un par vairākiem citiem jautājumiem mēs vienkārši nevarējām tad lemt. Papildus informāciju, laiku un ministra klātbūtne ir svarīga. Tā kā tas, protams, mazina iespēju tajā jomā attiecīgi, vismaz uz kādu laiku, varbūt šos te līdzekļus nesņemt tādā, varbūt, grafikā, kā tika gaidīts. Ja? Tas attālina iespējams. Ja skaidrojuma nav, tad arī attiecīgi citām ministrijām arī ir ļoti pamatotas prasības, manuprāt, daudzām. Un, ja mēs zinām, ka uz 70 miljoniem tika blakus nolikt 150 vairāk miljonu, skaidrs, ka no 150 miljoniem kāds varbūt aizņem to pozīciju vietu, kuras varbūt nav tik labi pārstāvēts.